viņu. Ziemassvētki dancoja ar raibām biksēm. Ziemas saulgrieži ir laiks, pēc kā dienas sāk atkal kļūt arvien garākas. Tas ir arī brīdis, kad apkārt virmo neizsakāms spēks un maģija. Lai šo spēcinošo enerģiju uzkrātu pēc iespējas vairāk, devāmies uz Virbiem, kur kopā ar vokālo ansambli Ziemeļkūri un folkloras kopu Talsi ik viens bija aicināts izdziedāt spēka dziesmas un doties rotaļās. Mēs katru gadu dziedam apkārtnes baznīcās, arī šogad dziedājām. Mēs domājam, ka vajag arī sagaidīt saulgriežus, lai būtu bagātāka tā dzīve, kultūras dzīve, novadā, pagastā. Ierasti decembra vidū ir balts sniedziņš, kas dod vēl lielāku ziemas saulgriežu sajūtu, taču šogad zeme vēl pat nav izjutusi salu. Iedzīvotāji atzīst, ka šādi, sanākot kopā un svinot saulgriežus, kaut mazliet parādās svētku sajūta. Tas nemaz nepatraucē, jo mums ir silti līdz ar to, bet sniegs un saules dot atkal to savu odziņu, kas mazliet varbūt pietrūka. Viņi jau salieda arī to komūnu. Cilvēks kopā, ja viens sēdēt mājās, tad sēd savās mājās, tīpaši kāda ziema mums tagad ir bez sniega. Nav īpaši tāds Ziemassvētku sajūta, bet atnāc šitādiem pasākumiem un ir bišķiņi, parādās viņi. Laika gaitā par folkloru dzirdam arvien mazāk, tāpēc mūsu uzdevums ir to sargāt un mācīt bērniem, lai tā neizustu pavisam. Pasākuma organizatori ar lepnumu noskatījās, kā bērni lec līdzi rotaļām, dzied spēcinošās dziesmas un apgūst senās latviešu tradīcijas. Jauniešiem, varbūt viņiem šī folklora nav tik tuva sirdī, bet mēs varam to darīt, mēs varam viņus iesaistīt un mācīt viņiem un ņemt līdzi savus bērnus, savus mazbērnus un tādā veidā viņiem mācīt šo folkloru un to latvisko, un es domāju, tas ir ļoti jauki. Tas palīdz saglabāt identitāti cilvēkiem, šīs vietas, šīs zemes identitāti un dabas ciklos mēs visi esam iesaistīti, bez tiem mēs nekur netiekam un tur digitālais laikmets neko nav izmainījis. Pēc tam, kad visi bija uzlādējušies ar pozitīvo enerģiju caur dziesmām un dejām, ik viens varēja iestiprināties arī ar siltu zupu. Pasākumā organizatori teica, ka saulgriežu svinēšana varētu būt kā jauna tradīcija Virbu kultūras nama pagalmā. Nīcata Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.